Sveiciens investoriem! KP2 Kristaps Petersons, Kaspars Peisenieks ir studijā katru piektdienu runājam par investīcijām. Kā parasti atrunā jāpasaka, ka nekas šeit runātais nav investīciju rekomendācija. Čau, Kristap! Čau, čau! Šodien mēs runājam par daudziem investīciju tematiem, nu kā parasti, vai ne? Par citu jau mēs te baigi nerunājam. Bet kas ir tāds īpaši aktuāls šajā nedēļā? Tev ir dažas karstās ziņas, kuras es ieplānoju izcelt, jā? Jā. Nu, jāsaka, nekas tāds karsts tiešām nav noticis. Mēs ar Kasparu pirms ieraksta mazliet parunājām. Tiešām tirgi ir tādi, nu, kā saka, vienmērīgi, bez tādiem lieliem, varbūt pārsteigumiem. Ir kaut kādi lielāki virsraksti bijuši, piemēram, to, ka noslēdzas nu, tāds pirmais SpaceX lock-up periods $101 miljardam vērtībā akcijām. Un tas, uz ko mēs tā tur varētu skatīties un sagaidīt, tas notika ceturtdien, manuprāt. Mēs varējām skatīties uz to, ka vai nu būs nu, tādu uzšāviens mazliet augšā līknei, vai arī tieši otrādi, kad nebūs interese un kad tirgus atbrīvosies no akcijām, centīsies, nu, kā saka, tikt vaļā. Es paskatījos uz to visu, un es ieraudzīju, ka tā līkne īsti nekustējās. Bet ko tu redzi savā pusē? Varbūt tagad jau ir pagājis mazliet vairāk laika, tas ar kaut kādu inerci notiek, jo uzreiz tajos pie tirgus atvēršanas es neko tādu īpašu nesaskatīju tur. Pirmkārt, ja man gribas iesākt ar to, ka SpaceX šobrīd cena, nu vismaz ceturtdienu vakarā noslēdzoties, bija 114,92, jeb no aptuveni $20 zem IPO cenas un aptuveni $35 zem tā cenas, par kuru akcijas tirzniecība uzsākās biržā. Uzsākās apmēram 150, bet IPO bija 135. Tā kā, ja piedalījāmies šajā visā, tad, un neesam neko pārdevuši, tad esam pagaidām mīnusā. Par lockupiem, jā, tas bija iepriekš tā kā, nu, bez mazā tāda vispār zinām informācija, un to bija tā kā jāmēģina bez mazā ignorēt, lai nepelēstu garām no visādām runājošajām galvām, tā skaitā arī no mūsu sarunām. Un kas ir varbūt tāda mazliet citādāks skatījums uz šo, ir tas, ka no vienas puses tad ir lockups, kas atbrīvo akcijas, un tātad atbrīvo iespēju dažiem akcionāriem kaut kādā apmērā savas akcijas pārdot. Tas uzreiz negarantē, ka viņi viņas pārdos. Bet ir vēl viens blakus efekts. Blakus efekts ir tāds, ka notiekot šim lockupam, šiem akcionāriem, akcijas, tā teikt, nonāk brīvā apgrozībā, ja viņas ir iespējams tirgot. Tas nozīmē to, ka akcijas, šis brīvais apgrozījums no kopējā īpatsvara pieaug. Un atkal, šis ir svarīgi, tāpēc, ka indeksus, tad, kad veido, tad indeksiem tiek daudziem indeksiem tiek ņemts vērā tas, cik liels īpatsvars, nu, jau cik daudz akcijas ir brīvā apgrozībā. Un, attiecīgi, pieaugot šim īpatsvaram, cik ir brīvā apgrozībā, arī indeksos svars varētu pieaugt. Un kāpēc tas ir svarīgi? Tas ir svarīgi, tāpēc, ka atsevišķos indeksos jau ir iekļautas SpaceX akcijas, attiecīgi ETF, ja biržā tirgotie fondi, kas iegulda šajās akcijās, arī viņiem jau bija jāpērk šīs akcijas. Un, ja šobrīd pieaug īpatsvars, tas nozīmē, ka viņiem arī ir jāpērk. Līdz ar to, kāds būs gala efekts šim visam procesam, ir pāragri. Mēs nevaram uzminēt. Varbūt būs pārdevēji, kas gribēs fiksēt, un varbūt ir tādi, kas bija pirms cik tur gadiem pirkuši akciju par $10 vai pa $1 kaut kādās tur kuros tur raundos, un varbūt tagad viņi grib piefiksēt. Bet tajā pašā laikā ir atkal spiediens no šiem pasīviem investoriem, kuru noteikumi vienkārši pasaka, ka tev indeksā pieaug svars, tev jāpērk. Un pēc šī pirmās atskaites šī akcijas cena nokritās, bija šonadēļ arī pirmā atskaita SpaceXam, un nākamajā dienā akcijas cena nokritās, bet, cik es tālu saprotu, ir tas, ka ir bažas vienkārši kopumā par to, ka būs ļoti daudz tēriņu uz priekšu ejot, ja, būs tēriņi šī visai AI infrastruktūrai, un tas arī bija kaut kāds šī pirmā kritiena, bet nevarētu teikt, ka būtu kaut kas tāds, arī tur paskatās grafika kontekstā, tad tas kritiens arī bija tāds, viņš nokritās uz aizvakardienas cenu. Vai tas ir runājums par kādu masveidīgu kritumu, grūti teikt. Labi, bet kā tev, piemēram, kā tu komentētu tevis jau pieminēto cenu $114, tev liekas optimāla cena tāda, kas ir tāds, kā tu uz to skaties un raugies?
Jā, man ir ļoti grūti pateikt, kāda būtu optimāla cena, tāpēc, ka kopumā šī valuācija viņi ir veidota uz nākotnes pieņēmumiem, uz šiem visiem total addressable, jeb kopējo sasniedzamo, jeb tirgus potenciālu, cik tur to 10 triljonu apmērā un cik no tiem varētu paņemt šis AI segments. Un gandrīz vispār nav runa par kosmosu. Kosmos ir vienkārši tāds, daļiņa no tā Pievienotā visa. vērtība. Nu jā, lai stāstu varētu labāk pārdot, tā varētu teikt. Tādā ziņā viņš ir ļoti labs pārdevējs, Elonas Masks. Un par to viņam cepuri nost. Jā, viņš māk stāstu pārdot un attiecīgi vēl beigās arī naudu piesaistīt. Man drīzāk šķiet to, ka tā cena viņa kaut kur varētu sākt kļūt interesanta, krietni zemākos līmeņos. Arī, ja atsaucas, piemēram, uz Asvas Damodarānu, ir tāds profesors Ņujorkas universitātē, un viņš tā kā ir tā kā mūsdienu tāds valuation, jeb novērtējuma, gluži dievs, ja, bet guru tiek uzskatīts, un viņš dalās arī ar saviem garajiem video. Un tieši pirms SpaceX IPO viņš uztaisīja update to, kā viņš vērtē uzņēmumu, un tur sanāca tas, ka viņa šis vērtējums akcijai, manuprāt, bija kādi 1,2 vai drīzāk 1,2, manuprāt, triljoni tirgus kapitalizācija, un šobrīd ir 1,5. Tas nozīmē apmēram vēl kādi 20% zemāk, bet viņš jau arī vadās no tiem pamat pieņēmumiem, un tad viņš pielāgo pēc savas tās kaut kādas, kā viņš uzskata, cik kur kas varētu aiziet ar kādām maržām un tam līdzīgi. Bet, teiksim tā, lai tas kļūtu kaut kā tāds īpaši pievilcīgāks pirkums, es neizslēdzu, ka akcijas cena var arī aiziet uz 90, 80, 60, pat kaut kādiem tādiem līmeņiem. Ļoti būs atkarīgs no kopējās tirgus šī stāvokļa. Ja tirgos būs satricinājumi un korekcijas, es domāju, tie līmeņi ir viegli sasniedzami. Ja tirgus turpinās kāpt uz augšu, šādas līmeņus mēs arī varam neieraudzīt. Tāda ir tā. Labi, sekosim līdzi, skatīsimies, kā klāsies SpaceX akcijai. Tikmēr es esmu paskatījies, kā nedēļā performējuši kopumā ir tirgi, un ko es esmu ieraudzījis, Bloombergs par to rakstīja, ka Spānijas IBEX 35 ir paspraucis tādas pavasara asniņus, kā varētu teikt, visiem priekšā, gan Amerikas tirgiem, gan Stoxx 600, gan FTSE. Un kas ir interesanti, parasti jau mēs sagaidām, ka tie tirgi, kuros notiek tās aktīvās lielās darbības katru dienu, ka tie uzrādīs tos labākos izaugsmes rādītājus. Bet, te izrādās, ka arī reģionālie tirgi, reģionālās biržas var vienkārši izskriet priekšā lielajiem čempioniem. Kā tu šito visu skaties, un kāds tev vispār, tu tuvāk, protams, Spānijai, varbūt es pat varu arī nokomentēt arī, kas tur īsti notiek? Tajos tirgos tu seko ikdienā. Nē, man ir jāatzīst, ka kopējiem Spānijas tirgiem es īpaši daudz nesakoju līdzi, tikai tik, cik ar tādā virsraksta līmenī vai indeksa līmenī, bet te droši vien tā kopējā tendence vai plašāka tēma ir jāapspriež par to, ka akciju tirgus un ieguldījumi nav vienādības zīme ar S&P 500. Un tādā ziņā, ka ja mēs patērējam saturu, kas pārsvarā visu kaut kur radīts Amerikā, visādus YouTuberus un literatūru tā skaitā, tad tur mēs pārsvarā redzam visu laiku S&P 500, un arī mēs īstenībā bieži vien vienkāršības labad, jo tāpēc, ka visiem jau ir tā kā pieņemts. Tā, kad runājam par akciju tirgiem, S&P 500, S&P 500, S&P 500. Mēs runājam visu laiku par ASV akcijām, un ASV akcijas arī tad tiek vienādības zīme ar S&P 500, lai gan tas nav vienīgais indeks, un tas arī nav indeks, tas, kas reprezentē visu Ameriku, tās atkal ir 500 lielākās kompānijas. Un kas ir tādā vēsturiskā kontekstā jāņem vērā to, ka ir novērots vēsturiski tas, ka ir atsevišķi periodi, kuros kādi tirgi būtiski outperformē, jeb pārsniedz citu tirgu sniegumu. Un pēdējā 10 gada ir bijusi vienos vārtos ASV labā. Ja ASV ir ASV akcijas, ja tas pats S&P 500, ja pastīsimies Nasdaq, tur vēl lielāks šis sniegums, ja tur ir vienos vārtos pret pārējo pasauli. Bet, ja paskatās ilgāk uz šos periodus, tad bieži vien ir tā, ka šie čempioni viņi mainās ar lomām.
Viņi mainās ar pozīcijām, ja tā varētu teikt. Kādā brīdī, piemēram, ASV akcijas pārsniedz visus citus, un tas brīdis nav 1 mēnesis. Tas brīdis nereti ir tiešām 10 gadi. Ja? Un tad atkal ir periodi, kad, piemēram, attīstības tirgi raujas uz priekšu. Tad atkal ir periodi, kad Eiropas akcijas raujas uz priekšu, un pārējiem ir krietni atrāvienu priekšā. Tas uzreiz automātiski arī nenozīmē to, ka tai pašām akcijām, piemēram, ja mēs tagad skatāmies uz to, ka Eiropas akcijas raujas uz priekšu, nenozīmē to, ka ASV akcijām ir jākrītas. Bet relatīvi straujāks pieaugums. Ja? Un te atkal atgriežas šī nianses par to, ka varbūt ir vērts būt salīdzinoši aktīvam investoram, vai otrs ir par to, ka jautājums, kādos tad ETF-os tu esi ieguldījies. Tādā skatījumā, ka vai tu esi izvēlējies tikai ASV akcijas, un tu paļaujies uz šo, tas saucās recency bias, jeb uz nesenās pagātnes novēroto. Nesenajā pagātnē pēdējo 4-5 gados. Tā kā, ja tu biji S&P 500 ETF vai akcijās, nu tā kā neko nevajag, priekš kam vispār to investīciju, priekš kam mācēt, analizēt kaut ko, priekš kam vērtēt, to tur ir tāds sniegums, ka vienkārši ieliec un aizmirst. Ieliec un baudi ar vīnu glāzi. Šajā pēdējos periodos, jo tālāk mēs ejam uz priekšu, tas ar laiku izrādīsies to, ka tā gluži nemaz nav. Es tā domāju. Es varu arī kļūdīties, ja, bet es domāju, ka laiks parādīt, ka tā gluži nemaz nav, ka tu vari vai ka visa pasaule var vienkārši tā, mēs vienkārši paļaujamies, ka viss tā notiks. Ja. Mēs paļaujamies, ka ekonomika ies uz priekšu un viss tur kārtīgi notiks un neviens nenāks un neapdraudēs mūsu demokrātijas pamatprincipus un tam līdzīgs. Tā vienkārši viss notiek. Ja. Nu, tā pasīvā investēšana ir tāda. Tu neinteresējies, kas tur apakšā ir. Tu nepiedalies aktīvi tajā procesā. Tu vienkārši paļaujies, ka viss tā ir. Un atgriežoties pie tiem tirgiem, kuri ko pārsniedz, tas vienkārši normāls process, to, ka kādā brīdī tirgos sākas šis outperformance, ja pārsniegums salīdzinot ar pārējiem akciju indeksiem. Un tur tie iemesli var būt dažādi. Iemesli var būt tādi, ka ierauga relatīvu lētumu. Nu, piemēram, ka Eiropas akcijas ir relatīvi lētākas pēc valuācijas rādītājiem nekā ASV akcijas. Kādā brīdī šis noskaņojums paņem tik lielu virsroku, ka nauda sāk plūst tur, citi pasās, ok, nauda plūst tur, ir sniegums, ir jāiet pakaļ. Un tā notiek šī inerce, jeb no angļu vārds momentum, ka vienkārši atkal viss dzenās uz priekšu. Paskatoties uz ASV, tie kāpumi ir bijuši tik lieli, ka vienkārši loģiski meklē nākamās vietas, kur tai naudai atkal doties. Nu, labi, tur kaut ko piefiksē, tad skatāmies nākamo vietu, kur, ja neieraudīt lielos kāpumus, tad varbūt izvairīties no tik straujiem kritumiem, un atkal pieņēmums, ja tev ir zemāk novērtēts, tad varbūt tur varētu būt zemāki kritumi. Un šajā brīdī man īstenībā gribas mazliet, vai tev varbūt bija par šo tēmu ko piebilst, jo man ir mazliet tāds pārējais segments. Es klausos tevi, un es domāju, es tik daudz īstenībā lietu, ko tu stāsti, nebiju ievērtējis un ņēmis vērā, ka man tas skatījums par šiem tirgiem ir vienmēr bijis tāds, un viņu salīdzināšana ir bijis tāds ļoti virspusējs, bet tagad es tā klausījos, es domāju, skatos, kā tu esi. Tu ierēķini to, tu, piemēram, izvēlc uz 10 gadiem un skaties viņus tādos kontekstos. Es tā nebiju par to vispār pat domājis, jā, ļoti, ļoti interesanti. Nē, man vienkārši interesanti klausīties. Jā, jo varbūt ir atkal jāatgriežas pie vienas senākas tēmas, kas arī mēs kaut kad bijām runājuši. Es biju arī stāstījis un rādījis par to, ka cik ASV akcijas ir salīdzinoši dārgi novērtētas. Un mēs tā kā, vismaz tie, kas tajā investīciju pasaulē ir, mēs standartā operējam ar to vēsturiski vidēju atdeves rādītāju, kas tam pašam S&P 500 indeksam ir starp 8-9% gadā. Ja mēs paskatāmies ar ļoti, ļoti ilgu laika periodu, tur no 1900. Kaut kāda tur gada līdz šodienai, tad tur 9 ar kaut ko sanāk vidējais gadā, bet tas ir vidējais. Tas nozīmē to, ka ir gadi ar vairāk, ir gadi ar mazāk, un to var arī skatīties tādā kontekstā to, ka 10 gadus, jā, tas arī bieži vien tiek izmantot šis te arguments, kā teikt, kāpēc akcijās ir jāiegulda ilgtermiņā, kāpēc vienmēr tiek runāts par 10 gadiem. Tāpēc, ka ir šie dati, kur ir apkopots, ka, ja tu paskaties jebkuru 10 gadi, kura, pieņemsim, sākās konkrētajā kalendārajā gadā, un noslēdzās pēc 10 gadiem, tad apskatot šos visus vēsturiskos 100 ar kaut ko periodus līdz 1900 no gada sākuma līdz šodienai, tad ir kaut kāda 95 vai 96, es negribu no galvas pateikt nepareizi, bet kaut kā šajā rajonā ir varbūtība, ka tu būsi plusos pēc šiem 10 gadiem.
ar vidējo ienesīgumu atkal tiem pašiem 8-9%. Un tāpēc ir šis 10 gadi, tu vari pamatot šo tēzi, ka ieguldi ilgtermiņā būs fine. Ja? Tas vidējais tur aizies. Ja? Un it īpaši, ja tu veic regulārus ieguldījumus, tie ieguldi katrā citā 10 gadē, varētu teikt. Ja tu ieguldi nevis tikai vienā dārgajā vai lētajā punktā, bet tu visu laiku pa bišķītiem lietas, un tu nonāc līdz tam vidējam. Bet tas, uz ko es gribu aiztēmēt, ir tas, ka, ja mums iepriekšējā 10 gadi ir bijusi fenomenāli, tad mums kaut kādā veidā ir jānonāk pie tā vēsturiski vidējā. Un es tomēr gribētu mazliet apšaubīt tādu pieņēmumu, to, ka tagad laiki ir citi un kaut kas fenomenāli ir mainījies. Cilvēks nav mainījies. Cilvēks un Jā. cikli tādā ziņā uzvedība nav mainījusies. Un līdz ar to pēdējā desmitgadē vidējais gada ienesīgums S&P 500 akcijām, ja man atmiņa neviļ, ir apmēram 14% gadā. Tad, ja mēs paskatāmies pret vēsturiski vidējo 8, 9 un 14, tad, lai mēs nonāktu pie tā vēsturiskā vidējā, mums nākamā 10 gadu loģiski sanāk kaut kur drīzāk ap 3 vai 4% gadā. Un tad, kad mēs nonāksim pie tā, tas nestrādā tā matemātiski. Tas nav tā, ka šodien eju ārā. Varbūt mēs tagad runājam, un tagad augustā, septembrī aizsākās nākamais rallijs, un akcijas aizskrien vēl 20, 30, varbūt 100%. Ja, ka varbūt tagad ir tas eksponenciālā pēdējais rāviens, kur vienkārši notiek tādas kustības, kuras nesaprot, kas vispār notiek. Ja? Tas arī ir iespējams. Ja? Un tajos laikos, tad, kad ja mēs skatāmies tādā ilgākā perspektīvā uz to, ka potenciāli vidēji var būt zemāki ienesīgumi, tad ir pamatojums meklēt iespējas ieguldīt citur. Es domāju, tāpēc tā nauda arī tur kaut kur virzās. Zini, ko Kaspar, man ienāca pat viena tēma prātā, ko es gribētu uz kaut kādiem nākamajiem raidījumiem paturēt un izrunāt. Vienmēr tiek runāts par to, ka vēsturiskā performance nenozīmē tās atkārtošanos nākotnē, bet es gribētu ar tevi par šo tematu mazliet parunāt, tāpēc, ka, protams, ka arī akciju tirgu līknēs garajā termiņā mēs redzam līdzīgas tendences atkārtojamies, un te jau mēs mazliet ieskicējām to, ka arī cilvēks kā tāds jau nemainās, un viņa reakcija uz bumiem nemainās. Viņi skrien pakaļ, skrien līdzi, vienā veidā, kā saka, viļās, un darbības notiek principā diezgan līdzīgi. Tad es teiktu tā, paturēsim šo tematu mazliet un varbūt jūs arī skatītāji, klausītāji varat mazliet pakomentēt par šo tēmu, lai mums tā diskusija ir tāda bagātāka un biezāka ar vēl dažādiem viedokļiem. Un tad, kā saka, vienā brīdī mēs Kasparu šo tematu nodarbināsim. Bet es gribu vēl vienu trešo ziņu iespraust šeit pie tām ziņām, un tā ir tāda, varētu teikt, lokāla ziņa. Es droši vien domāju, ka mums būtu svarīgi pievērst uzmanību tam, ka šajā nedēļā regulētajā tirgū nonāca Signet bankas veidotais Baltijas obligāciju fonds. Un ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka tātad ir obligācijas saliktas vienā paketē, tās tiek tagad, jau kādu laiku fondā darbojas, ja, tā kā ir jau darbībā, bet tagad tas nonāk regulētajā tirgu, proti biržā, un es mazliet varbūt dažos vārdos pastāstīšu, tātad tur ir kopumā vērtspapīru skaits tajā fondā ir 51, obligācija vidējais ienesīgums līdz dzēšanai 8,9%, un tas vidējais termiņš vai durācija ir 2 gadi, vai 2,1 gads, ja mēs precīzi gribam būt. Un kas man patīk, protams, ir vienmēr tas, ka minimālais investīcijas solis ir 100 eiro, tad līdz ar to tas ir pieejams visiem. Un tā. Kopumā par šo fondu es pirmo reizi, būšu godīgs, uzzināju investoru, kas tas bija, festivāls, investoru festivālā. Kaut kā agrāk nebija tam pievērs uzmanību, bet tad es izpētīju, man kaut kā likās tiešām ļoti laba ideja, un tas, kas izskanēja arī pasākumu laikā no biržas puses, ir, protams, vēlme, ka šāds līdzīgs instruments būtu arī Baltijā kotētajām akcijām, ne tikai obligācijām.
tavi, kā saka, 5 centi pie šī visa, kā tev liekas, tas ir nozīmīgs notikums Baltijas kapitāla tirgu? Par to nozīmīgumu tas ir labs jautājums, bet jebkurā gadījumā, jo tā pavisam objektīvi tas fonds ir 12 miljoni eiro, un tas nav nemaz, bet tas arī nav ļoti daudz. Un līdz ar to runāt par kaut kādu milzīgu pagriezienu punktu, es negribētu pārspīlēt to nozīmi. Man piedod Signet bankas kolēģi, ja viņi noteikti ļoti priecīgi un lepni ir ar šo notikumu, bet ko es gan gribu pateikt, ka šis ir ļoti labs notikums tādā ziņā no privātā investora skatu punkta, ka tas dod piekļuvi Baltijas obligāciju tirgumu ar tādu ziņu, ka ieguldīt obligācijās, lai ieguldītu mazliet plašāk ir jāpastāst. Jā, kaut kāds teorija. Atkāpies mazliet. Jā, tātad, lai ieguldītu obligācijās, kā arī aktīvu, teiksim, šajā klasē, un ir īpaši, ja mēs runājam atsevišķi par Baltijas obligācijām, tad ieguldīt vienā obligācijā, tā nebūtu diversifikācija. Tas nozīmē to, ka mēs liekam visus vienu olu, viens gross. Jā, tas ir pārāk liels risks. Tas nozīmē to, ka mums vajadzētu tos riskus sadalīt. Ja mums vienas obligācijas minimālais ieguldījums solis ir 1000 eiro, kas pārsvarā tā ir, tad, un šī diversifikācija obligāciju gadījumā arī ir minimums pie 10 sākas. Jā, tie, kas ir profesionālāki investori, tie saka no 20 sākas, tad, kad ir normāla diversifikācija. Arī vienkārši domājot, ka, ja tev viena obligācija aiziet pilnīgi pa pieskari un tev ir 10% ieguldīti, normāls trieciens portfelim. Ja tev ir 20 obligācijas, tad 5% aiziet pa pieskari, pārējie ar procentu maksājumiem izvelk, jā, un kopumā tev ir jēdzīgs šis sniegums. Līdz ar to tā pavisam vienkāršajā matemātikā sanāk to, ka tev vismaz 10-20 tūkstoši ir šajā jomā jābūt. Tas atkal nozīmē 10-20 emitenti. Tas nozīmē to, ka tev tās obligācijas ir jāizpēta. Nevajadzētu gluži mest pakaļ tāpat vien, tāpēc, ka ieraudzīja vienkārši labu procentu likmi. Un šādā ziņā tas, kas ir īpaši svarīgi, kāpēc ir labi tas, ka ir nonācis biržā, jo pats fonds jau bija pieejams. Starp citu ar fonda iepriekšējo pārvaldnieku, kas arī bija runājis vēl investoru klubu podkāstu laikos, un tā bija manā skatījumā arī ļoti vērtīga iespēja, bet tajā brīdī bija tā, ka šo fondu varēja iegādāties tikai, manuprāt, tajā brīdī varēja tikai Signet bankas klienti, kas nav slikti, bet, teiksim tā, ja tu neesi klients, tikai un vienīgi tāpēc, lai nopirktu šo fondu, diez vai vērsi vaļā kontu. Un tad šobrīd tas nozīmē to, ka tu vari principā jebkurā bankā, kur tu vari nopirkt Baltijas akcijas, tad tieši tādā pašā veidā var iesniegt pirkšanas vai pārdošanas orderi, lai nopirktu šo fondu. Un tā kā tā fonda daļai tur ir 100 ar kaut ko eiro, attiecīgi jau tas solis ir tāds. Un tu pretī iegūsi grozu ar to, un papildus tas iegūms ir tāds, ka tu iegūsi cilvēks, kuri to ņemās. Tad, tas ir viņu uzdevums, jā, viņi atlasa šīs obligācijas, viņi viņas novērtē, un ja tur kaut kas iet pa pieskari, viņi arī piedalās tajās reorganizācijas un vēl kaut kur īstenībā tas viņu uzdevums jau mēģināt tās pozīcijas pārdot pirms tur kaut kas slikts notiek katrā kaut kādā konkrētā individuālā gadījumā. Līdz ar to tādā ziņā tas ir no individuālā investora skata punkta, ka pieejamība šai aktīvu klasē, ja tā to varētu teikt, ir ļoti nozīmīgs solis uz priekšu pieejamības ziņā. Un man, protams, var oponēt par to, ka jā, bet tāpat tās bija iespējams kaut kur obligācijas vai tur mazākos soļos veikt vai citos risinājumos. Jā, tas viss bija, bet šādā formātā tas nebija. Protams, par pārvaldīšanu ir komisijas maksa, bet, manuprāt, tā komisijas maksa ir ļoti atbilstoša tam, ko paredz šāda te aktīva fonda pārvaldīšana, un jāskatās arī tas, kas tiek piedāvāts pretī. Es pēdējos pārdošanas argumentus neesmu skatījies, bet tad, kad es toreiz runāju ar pārvaldnieku, ja, tad toreiz man stāstīja, ka, ja man atmiņa nebija, ka mērķis bija iegūt ienesīgumu, kas ir aptuveni 2-3% virs Eiropas high yield, jeb Eiropas augsta ienesīgumu obligāciju ienesīgumiem jau pēc komisijām. Attiecīgi viņi to šobrīd šeit arī uzrādīja, viņiem tas ienesīgums līdz šim ir bijis 7 ar kaut ko procentu, tas jau ir pēc komisijām. Tad, neto daļu neto. Kopš darbības sākuma 7,64%. Gada izteiksmē tagad 8,12 mēneši. Jā. Un tas nozīmē, vēl no privāta investora skatu punkta, tad tev arī ir likviditāte. Ar to saprot to, ka to fondu tu vari tās daļas tur pārdot. Iedomājies, ja tev pašam ir 10 vai 20 šīs te obligācijas, piemēram, pat 1000, ja? Un, starp citu, zinot, cik ir komisijas maksas bankās par obligāciju darījumiem, ar atsevišķiem izņēmumiem, ja? Bet, ja tiem, kuriem ir šie minimumi salīdzinoši lieli, noteikti
tad tev nav jēga viņu pārdot, kamēr nepienāk dzēšanas termiņš. Nu, atsevišķos gadījumos ir īpaši jau tā pozīcija, ja tev ir 1000 eiro. Tad no šāda skatījuma tas paver daudz vairāk iespējas privātiem investoriem. Protams, ka tagad tas nākamais uzdevums būs par to pastāstīt privātiem investoriem, lai viņi par to uzzina. Jo varbūt viņi iepriekš ir redzējuši par to obligāciju, teiksim, kā tādu pievilcīgumu un interesantumu, bet tagad līdz viņiem aiznest to domu, nu mēs jau tagad to šobrīd šeit darām kaut kādā mērā, bet arī līdz viņiem vēl aiznest to domu, ka rekur šeit ir šāda iespēja, caur kuru, teiksim, tā piekļūt šai te aktīvu klasei. Tā kā kopumā privātam investoram ļoti nozīmīgs pavērsiens tādā biržas attīstības un tajā visā. Droši vien ir ļoti labi, ka viss iet uz priekšu. Es pievienojos, būtu superīgi, ja būtu ar akcijām. Ļoti atvērts jautājums ir, vai tam būtu jābūt akciju indeksu, vai vispār indeksu var normāli, teiksim, šeit būt tāds, vai tur jāpaņem tikai ir pavisam lielās akcijas, un tad aktīvais menedžeris novērtē, kuru vispār viņi var atļauties iekļaut, neiekļaut, lai viņi varētu izpildīt fonda prasības, to, ka ja nu kaut kas pēkšņi ir jāpārdod. Tāpēc, Es jautāju arī Valdemāram Strupkam par to akciju fondu, kā viņš uz to skatās potenciāli. Viņš teica, protams, ka ir vajadzīgs lielāks apgrozījums. Tagad sanāk tā, ja mēs liktu tās akcijas tādā fondā pakotu, tad tur arī Igaunijai, Lietuvai būtu liels īpatsvars, un tomēr gribās jau, lai tomēr ir kaut kā tā izlīdzināt. Tur, protams, ir kaut kādi iemesli, kāpēc tas nav tik vienkārši, kā varbūt, liekas, kas tur novērtējam, saliekam, palaižam. Zini, kā es varbūt uzreiz arī varu iedot pretī šo te... Es biju salīdzinoši nesen, ja mazliet var iesprausties ar savu sapstaku, ja tad pirms kādas nedēļas es biju apkopojis tieši tādu, kā tādu viņu nosauca par ceļvedes pozīcijas izmēram Baltijas akcijās. Un tas bija ņemot vērā dienas apgrozījumu un ņemot vērā nedēļas apgrozījumu, kuru pēc tam es iegūstu šo te vidēju apgrozījumu nedēļā, tad dienā, un tad vadoties pēc kaut kādiem principiem, kur, piemēram, vai tur traderi vai fondi, viņi nosaka to, ka pozīcija šajā kopējā ieguldījuma portfelī nevajadzētu būt vairāk nekā 20% no vienas dienas apgrozījuma vidējā. Tas, protams, nenozīmē privāti investoru skatu punktā. Ja? Tas nozīmē, jo tas ir doma tāda, ja tu gribi mēģināt šo visu vienas dienas laikā potenciāli kaut kā pārdot. Un tad es tūlītās vienkārši padalīšos ātri ar ekrānu un parādīšu, kur bija, principā tie gala secinājumi, kāda tad ir šie te pat vislielākajām akcijām, kādi ir šie te potenciālie apgrozījumi. Un es padalīšos ar vienu attēlu, tur tas pilnais raksts ar visiem tur gan saitu uz tabulu un visu tad ir tajā manā sapstaka atrodams. Bet šeit ir šis te, ka top 10 akcijas ar lielākajiem apgrozījumiem, vidējais apgrozījums nedēļā. Tie dati bija apkopoti par 10 nedēļām periodā, kas, manuprāt, ja atmiņa neviņa noslēdzās 19. jūlijā. Un tad vidējais apgrozījums nedēļā Ignitis grupā ir 1,7 miljonu eiro, pēdējiem desmitniekā ir 260 000. Dienā sanāk, attiecīgi 350 līdz 50 000, tas top 10 akcijas. Un, ja mēs pieturētos pie šī 20% no dienas apgrozījuma, tad patiesībā tas maksimālais pozīcijas apmērs Ignitis grupā varētu būt 70 000 eiro. Pēc Tallinas ostā, kas ir noslēdz desmitnieku, tad ir 10 000. Iedomājies, mēs par šo visu saskaitam kopā, tad mēs pat līdz dažus 100 000 savācam, un tas ir tas fonda limits, kur mēs tā kā atduramies par to. Vai tam fondam ir jābūt kaut kādam mazliet, viņš tad nevar atbilst tam gluži tiem kritērijiem to, ka viņu var vienkārši tā pirkt un pārdot, jo citādāk tam fondam būs jāveic darbības finanšu tirgos, pirkšanas, pārdošanas, to, ko varbūt neatbalsta šo te darījumu. Tagad man jāuzsver tādas nozīmīgas atrunas, ka šie balstās uz vēsturiskiem datiem, varbūt faktiski likviditāte ir iespējama lielāka, varbūt, ka tiešām ir vairāk pārdevēji, bet varbūt arī ir iespējami tieši otrādāk, ka ir bijuši lieli darījumi, kas ietekmēja šo, un ka tā likviditāte faktiski ir vēl zemāka. Bet labi, šis bija top 10, un tad es arī biju kā izstās otrais desmitnieks, un otrajā desmitniekā te arī šis tas no Latvijas ir, bet ja mēs pieturētos pie šādiem principiem, tad SAF tehnikai ir 3500 pozīcijas izmēra apmērs, un Eleving grupai 4,7 000.
no šī skatu punkta tas tāda, mazliet turīga latviešu investora privātajā portfelī tie līmeņi kaut kur jau sasniedzās līdz tiem limitiem par fondu runāt tiešām ir grūti, tad tā vairāk ir tāda misija un ir baigais izaicinājums, tā teikt, neiebraukt grāvī ar to, ka ja to nāk šie te pieprasījumi pēc līdzekļiem, tad pārdošanu, tu vari vienlaicīgi gan nograut tirgu, gan arī no otras puses, ja tagad būs ļoti liels pieplūdums, vienkārši visu aizdzīs augšā un būs jāpērk dārgi. Un tāpēc arī šeit ir šie izaicinājumi tiešām lieli. Un kā to atrisināt ātri un tā teikt vienkārši nesāpīgi, man liekas, nav nevienam atbildes. Tur pamazām ir jāiet uz priekšu. Un tas arī ir viens no iemesliem, kāpēc pirms kaut kāda laika, pirms gada vai diviem aizslēdza akciju fondu, kas bija Lietuvā. Un man liekas, šis fonds arī bija pieejams biržā, manuprāt, tirdzniecībai. Bet tāpēc arī viņu aizslēdz, tāpēc, ka tur nebija nepieprasījums, bija grūti viņu operēt un tā, jā. Nu jā. Labi, straujiem soļiem dodamies uz priekšu, jo mums patiesībā ir vēl daudz tematu runājami. Kas tev ir sakāms par ASV akciju peļņām? Skatos, ka tu esi ielicis tādu tematu arī šodienas. Jā, ļoti interesanti. Es ik brīdi man visādus uzroku aktīvu pārvaldnieku izpētes dokumentus un materiālus, kā viņi skatās uz šiem globālajiem finanšu tirgiem. Un te ir interesanti secinājumi par ASV akciju tirgus peļņām. Un tas, ko es šobrīd šeit rādu, šajā attēlā ir redzams EPS growth, tas nozīmē peļņa uz vienu akciju pieaugums. 26. gadā tiek paredzēts, ka peļņas pieaugums uz vienu akciju S&P 500 indeksā būs 24% gadā. Tas ir ļoti liels pieaugums. Tas ir vēsturiski arī, nepateikšu, kurā tur percentilē, jeb kurā tur šajā normālajā sadalījumā, bet tas ir ļoti daudz. Bet tas, uz ko vērš šeit uzmanību, uz to, ka tikai gandrīz 10% punkti no šī nāk no apgrozījuma pieauguma. Un tiek vēsturiski ir secināts tas, ka tas, kas ir apgrozījuma pieaugums, tas ir noturīgi. Tātad jauni klienti, paliekošie klienti, jaunas pārdotas preces, tā kā pieaugošs apgrozījums ir noturīgi, savukārt lielākā daļa šobrīd no šīs peļņas pieauguma ir maržu pieaugums. Tātad uzņēmums spēj paņemt lielāku peļņas maržu, varētu teikt efektīvāk, bet viņi var paņemt lielāku peļņas maržu. Bet vēsturiski ir bijis tā, tad, kad tu ieraugi liels peļņas maržu, tā ir motivācija tur ienākt konkurencei. Un attiecīgi periodos, tur, kur ir bijis liels tieši pieaugums no peļņas maržu pieauguma, pēc tam seko atkal vājāki periodi. Un ir iespējams, ka 26. gads ir tādā ziņā kaut kāds tur plus mīnus pīķa gads, tad, kad tieši ir bijis šis milzīgais tieši uz maržu pieaugumiem. Mēs kaut kad iepriekš runājām par to, ka, piemēram, Mikron vai manuprāt, Mikron bija, kur iepriekš bija rakstīts, ka viņi tur 70-80% bruto peļņas maržas var par savām atmiņas šeit čipiem prasīt. Tas nav ilgspējīgi. Ja? Vēsturiski tā nav bijis. Tad, kad tu tad, kad kaut kādu brīdi tu vari parādīt ļoti liels peļņas maržas, visi sāk skatīties, kā mēs varam paņemt daļiņu no šīm peļņas maržām. Un, ja paskatās vēsturisko, tad vēsturiski ir bijis tā, ka no 91. līdz 2025. gadam, ka 2/3 no peļņas pieauguma veido tieši apgrozījuma pieaugums. Un peļņas marža pieaugums ir tikai neliela daļiņa. Tagad ir pilnīgi citādāk izskatās šis te sadalījums. Un jā, te arī bija vēl ilgākos laikos, nevis pat ilgākos laikos, bet kā izskatās tad, kad samainās šī te secība. Tātad ir šis te pīķa maržas gads, un pēc tam, kā tad izskatās nākamajā gadā, ka nākamajā gadā lielākā daļa ir tieši no apgrozījuma pieauguma, bet salīdzinoši maz jau dod peļņas maržu, drīzāk visticamāk kaut kādiem pat peļņas maržas samazinās. Un ja runā par peļņas pieaugumu kā tādu, tad pīķa gadā, piemēram, šeit ir 24, tad nākamajos gados vēsturiski ir bijis kopējais peļņas pieaugums uz vienu akciju krietni zemāks. Atkal tas nepasaka to, ka ir jābūt obligāti kritumam, bet tas saka to, ka nevajadzētu gaidīt, ka tik lieliski rezultāti tieši peļņas rādītājs, kas šobrīd ir kā viens no galvenajiem pamatojumiem, kāpēc akciju tirgi turas augšā un turpina iet uz augšu, ka tik spēcīgi kā ir šogad, ka tā būs arī nākamgad. Vēsturiskie dati rāda, ka ir ļoti liela varbūtība, ka tā nebūs. Un vēl viena lieta,
Es vēl no viena cita pārvaldnieka arī šādu te interesantu grafiku ieraudzīju, kur ir attēlots tas, kāds ir bijis pēdējo 12 mēnešu sniegums konkrētajā akciju tirgu vai indeksā. Tātad kreisajā pusē ir skaitlis, piemēram, ASV akcijām ir bijis 21,5% pieaugums pēdējos 12 mēnešos. Un tad otrs skaitlis labajā pusē norāda uz to, cik šis te laika periodā kopš 23. gada ir apkopoti valuācijas, kāda ir bijuši tirgus novērtējumi, un ir apkopots tas, pret cik daudz laika periodu tirgi šobrīd ir dārgāki nekā vēsturiski iepriekšēji. Tad šeit skaitlis 96% nozīmē to, ka šobrīd tirgi ir par 96% ir dārgāk novērtēti nekā 96% iepriekšējo gadu gadījumos pēdējo 23 gados. Un tad pat pasaules akciju indeksa īpatsvarā, īpaši es domāju, tas ir tāpēc, ka ir liels ASV akciju īpatsvars, mēs redzam, ka 99%, tad tirgi šobrīd ir dārgāk novērtēti nekā 99% gadījumu pēdējos 23 gados. Un mēs varētu paskatīties Eiropā, tur arī īstenībā nemaz nav tik tās lielas, ja tā teikt, nav Vācija vienīgais, tad šobrīd ir tikai 77% ir dārgāk nekā 77% gadījumu pēdējos 23 gados. Un atgādini, kas bija kreisās puses rādītājs, tur, kur viņam ir 0,5? Pieaugums pēdējos 12 mēnešos. 12 mēnešos, ok, sapratu, jā. Un, ja Eiropu skatās kopumā, tad arī Eiropa ir dārgāka nekā pēdējos 23 gados, un tur, kur tās iespējas izskatās, kur tirgi ir relatīvi lēti pret pēdējiem 20 gadiem, tad pēc šī apkopojuma tā ir Meksika, Brazīlija. Brazīlijā tirgi šobrīd ir, varētu teikt, pat ir lētāki nekā 75% gadījumu iepriekšējos 23 gadus. Pat ar visu 26% pieaugumu. Kas ar Āziju? Un Āzija ir ļoti dārga. Jā. Āzija tā tad ir šobrīd dārgāka nekā iepriekšējos 20 cik gados. Taivāna, Dienvidkoreja, Japāna, Ķīna. Bet ar Ķīnu vienmēr ir tas jautājums tāds, kā mēs varam tur normāli ieguldīt. Kas ir tas indeks, kurā mēs varam kādā veidā, un Ķīna izskatās teorētiski, pēc šī te viņa izskatās lētāka nekā iepriekš. Bet savukārt pārējā Āzija, un starp citu, jā, vēl viena lieta, ko šeit neesmu padalījies, bet arī, par ko arī šobrīd kaut kādās, vismaz pārvaldnieku līmenī iet vismaz vērtēšana un skatījums par to, ka ir atsevišķas šīs, piemēram, Dienvidkorejas un Taivānas akcijas, piemēram, šis SK Hynix, manuprāt, bija vēl Samsung un vēl kaut kas bija, kuriem kopējā tirgus kapitalizācija ir vairāk nekā ļoti daudziem citiem pasaules atsevišķiem akciju tirgiem kopumā. Un ka beigās arī tas pats emerging markets, ar domu tādu, ka, piemēram, es tagad secināju, skatos, ja ASV akcijas ir dārgi, bijis liels ienesīgums, tad man jāiet emerging marketos. Tie, kas izaugsmes tirgi, kuriem ir paredzams straujā izaugsme. Un tad pastos, kas tur ir iekšā, tur arī tās pašas tehnoloģijas, čipu akcijas, un kas ir aizdzinušas tās akcijas augšā. Tad atkal, tā vienkārši ejot iekšā, mēs beigās dabūsim to pašu, saucās riska faktors, to pašu ekspozīciju, to pašu pieaugumu, to pašu tēmu. Jo, ja tie visi ir ļoti kritīs, tad tas visu indeksu vilks arī lejā. Tev jāiet beigās uz frontieru, tev nav citu variantu, tev jākāpjas, cik tu vari atpakaļ. Jākāpjas atpakaļ uz Baltiju, jā. Tā viņi te nonāk. Labi, zini ko, slēdzam šos tematus, ķeramies klāt mūsu šodienas Baltijas akcijai, kur mēs kā tradicionāli katru nedēļu pa vienai Baltijas valstī, un šoreiz Latvija ir kārta, un tieši konkrēti Delfin Group. Ko pieķeramies Delfin Group tādam biznesa pārskatam, paskatīsimies to, kā tad kompānija ir darbojusies, un es teikšu godīgi, kopš tur ir notikusi tā kombinācija ar Indexo banku un notika šīs atpirkšanas, viss tas darījums un tā tālāk. Es īsti nezinu, kā pieiet vairs šai akcijai un ko par viņu domāt un tā tālāk. Bet jā, tātad daži varbūt tādi atslēgas fakti. Dibināts uzņēmums ir 2009. gadā, tātad salīdzinoši nesen.
darbojas, protams, daudz to zina, Lombardā aizdevuma pakalpojumu patēriņu kredītu izsniegšanas jomās. Tur ir gan mazlietotu un arī jaunu preču tirzniecība, ko sauc par šo te saucamo aprites ekonomiku, jau aprites mazumtirzniecību. Man ļoti sirdī tuva tēma, man liekas, vispār ļoti nenovērtēta aprits ekonomika kā tāda ir ne tikai Latvijā, visur pasaulē. Protams, viņiem ir arī savi zīmoli, kurus cilvēki ļoti labi pazīst un atpazīst uz ielām. Tā ir banknote, un tie, kas varbūt vairāk online, ir Vīzija. Lūk, 80 filiāles Latvijā. Manuprāt, tas ir kaut kas tāds, kas ir ļoti vērā ņemams tāds notikums, jo parādiet man vēl bez pasta un dažām bankām, kurām ir kaut kāds tāds tīkls reģionos. Tad darbojas viņi arī Lietuvas tirgū. Tas arī tāds svarīgs fakts, ko noteikti vajadzētu pieminēt. Par īpašumu tiesībām un tādām korporatīvajām izmaiņām, kas ir notikušas pēdējā laikā, es jau pieminēju šī gada, pagājušā gada nogalē, šī gada sākumā noslēgtais šis iegādes darījums, iegūstot līdzdalību Indexo. Tātad Delfin Grupa 2025. gada beigās ir daļa no Indexo grupas. Un ir saglabājusi savu atsevišķo biržas kotāciju, un te es gribēšu arī no Kaspara dzirdēt viņa viedokli un skatījumu uz šo, kā investoram īsti skatīties un ko izvēlēties, un tā. Valdi vada Didzis Ādmitiņš, un es teiktu ļoti sekmīgi. Ja skatās uz rezultātiem un uz apgrozījumiem un peļņām, tad tur ir tikai vienīgi plusi double digitos un vēl pie tam ar kārtu. Tā kā apgrozījuma ieņēmums 25. gadā kopumā 78,2 miljoni, kas pret 24. gadu ir pieaugums par 25%. Neto peļņa te jau arī 10 miljoni, kas ir plus 31,5%. Un tā. Arī kredītportfels ir strauji audzis, tā kā es teiktu, ka Delfin Group, ja mēs tā saliekam to visu, varbūt arī tajā Indexo grupas pakā, ir, man liekas, tāds labs, ļoti labi performējošs dalībnieks. Es to vien tik tur īkšķis un ceru, lai kā saka, viņiem nenoēstu to biznesu. Tā. Ko mēs te vēl varam paskatīties? Jā, no investoru viedokļa tur es ļaušu Kasparam izteikties, kā ir vērtējama Delfin Grupa akcija, bet kopumā man ir tikai tas labākais, ko teikt. Jā, ko tu, Kaspar, saki? Jā, ir jāiesāk ar ja jau tev viss kaut kas labākais jāsaka, jā, es iesākšu ar kaut ko tādu, kas ir, investoriem palicis vienkārši atmiņā un ielikt kaut kādu to Es zinu, ko tu teiksi. Sāpe. Sāpi, jā. Sāpi, bet īstenībā tā sāpe, es domāju, ir tāda, kas ir pārgājusi no šīs konkrētās akcijas un arī dažām citām labām akcijām neļauj nekur tālāk uz priekšu iet. Un šajā kontekstā es gribu padalīties ar ekrānu. Un ekrānā ir redzams Delfin Group akcijas cenas grafiks. Un grafiks ir attēlots no pašiem pirmsākumiem, kopš uzņēmums iegāja biržā. Jāatgādina, ka uzņēmums startēja biržā 21. gada oktobrī par cenu 1,52 eiro par vienu akciju. Un tas, kas ir šis te sāpes jautājums ir par to, ka labi, tas, ka tur no sākuma bija kaut kāds šis te, svārstību periods, varbūt tā akcija nekur tur baigi neauga, labi, tas tā var būt, tīpaši to, ka mēs zinām, kad akcijas aiziet IPO, viņas mēģina pārdot pēc iespējas dārgāk, tad visi sajiet, kas varēja iekšā, nav jaunu pircēju, atkal cits varbūt jau grib pārdot, ir normāli to, ka tur kādu laiku, kad 2 gadi nekas nekur tālāk nenotika, bet kas pēc tam tālāk sekoja? Pēc tam tālāk sekoja, kad beidzās šie lock-up periodi un bija pagājis zīmīgs laika brīdis, tad lielākie akcionāri izdomāja to, ka viņi varētu daļu no savām akcijām sākt pārdot, jeb turpināt pārdot, ko
ko viņi darīja caur publiskajiem piedāvājumiem un, protams, par cenām zemākām nekā tirgu, tāpēc, lai investors motivētu šīs akcijas pirkt. Un tad mēs faktiski redzam tie brīži, kad ir bijuši straujākie kritumi, tie ir brīži, kad viņi izliek šos te pārdošanas piedāvājumus. Un, protams, ka tu esi kā mazais investors, un tu jau, piemēram, nopirki savas, cik tur vienalga, tu gribēji tās akcijas IPO, jautājums, vai tu gribi to pozīciju palielināt vai nepalielināt, bet, tajā brīdī akcijas cena koriģējās, var teikt, līdz tam līmenim, pa kuru bija pārdošanas piedāvājums. Un kas šeit bija īpaši, varētu teikt, sāpīgi no tā mazā investora skatu punkta, bija tas, ka bija vairāk šie piedāvājumi. Ja viņš jau būtu bijis vienreizējs, tad vienreiz notika. Bet arī, ka viņi bija vairāki un pa tiem cenu līmeņiem, kur pēdējais bija, es jau vairs no galas neatrastu, bet bija viens ar kaut ko, 1,09 vai kaut kāds tam līdzīgs bija šis te pēdējais akciju pārdošanas piedāvājums. Un, ja skatās no šī lielākā akcionāra skatu punkta, kas veic šos pārdošanas darījumus, viņš principā pārdeva par līdzīgu cenu kā IPO cena, ja pieskaita klāt saņemtās dividendes. Jā. Bet mazajam akcionāram, es šeit nopērku akcijas, es sēžu, un tas lielais vienkārši met nost. Un viņš man grauja nost to cenu. Un ar tā sajūta šeit paliek tādā ziņā, tas nav paša uzņēmuma vaina, tad drīzāk ir jautājums par to, kā lielie akcionāri attiecas pret biržu un pret pārējiem dalībniekiem, un varbūt pat viņi rīkojas savās interesēs, tas viss ir skaidrs, bet jautājums, kā uz šo reaģē un jūtas mazais akcionārs, un kā viņš izdara, kādus secinājumus viņš izdara, un ko viņš pēc tam tālāk dara, vai viņš, piemēram, grib atkal piedalīties biržas procesos, ja ir tāds, es piedalījos tā IPO, bet pēc tam tie lielie nomauca no to cenu. Un, labā ziņa ir tāda, ka šobrīd akcijas cena ir atgriezusies līdz IPO līmenim. Bet tad, ja mēs paskatītos 5 gadu perspektīvu, tad 5 gadi akcija ir biržā, tūlīt būs 5 gadi pēc 2 mēnešiem, tad akcijas cena nav mainījusies. Un faktiski, tu teici, tu neizmantotā iespēja šī ir, ja, tāda kā bijusi 5 gadus šo darbību dēļ, ka, ja to mēs tā nevaram. Protams, ja nebūtu bijuši šie pārdošanas darījumi, es domāju, akcijas cena būtu pavisam citā līmenī, es domāju, augstāk. Bet ir tā kā ir, un kā būtu, ja būtu arī, to ir ļoti grūti teikt, bet es domāju, ka tā cena būtu citos līmeņos, un daudzi šajā vidējā procesā viņi vienkārši bija vīlušies un no viņas atkartījās. Bet tad, šajos 5 gados faktiskais ienesīgums ir bijis dividendes. Jāuzsver to, ka Delfin Group maksā ļoti labi dividendes. Viņi maksā dividendes par katru ceturksni plus vēl arī ikgadējo dividendi. Un pēdējā laikā šis dividendu ienesīgums tiešām ir bijis, varētu teikt, iespaidīgs. Un tātad šobrīd akcijas cena ir atgriezies līdz IPO līmenim, un ja tu pirki IPO laikā, tad tev faktiski ir bijis šis te dividendu ienesīgums. Ja tu pamanījies pirkt pie zemākiem cenu līmeņiem, jā, super, ja tu īpaši nopirki tur 24. gadā vai, šajos te zemāk, kaut kur šajos līmeņos, lieliski, ja 50% akcijas cenas pieaugums, plus vēl saņemtās dividendes šajā periodā, tev ir tāds sniegums, ja tu esi malacis. Bet runājot par to, vai akcija ir pievilcīgi novērtēta šobrīd vai nav, tad mēs varam paļauties uz finanšu datiem. Uz finanšu datiem skatoties akcijas šis te novērtējums, ja es parasti skatos uz šo price to earnings, jeb cena pret peļņu rādītāju, tad šobrīd tas sanāk apmēram 6,4. Tas vēl īstenībā ņemot vērā ir pirmā ceturkšņa rādītājs, jo otrā ceturkšņa pilnā atskaita nav nopublicēta. Un šis ir diezgan zems rādītājs, ņemot vērā to, ka viņi uzrāda izaugsmu, viņiem ir labas peļņas maržas, viņi maksā lielu dividendi, un 6,4 tas nav daudz. To es skatītu kā pievilcīgu novērtējumu, un vēl ir īpaši kontekstā ar to, ka viņi ienāca biržā, viņiem rādītājs bija 14. Un toreiz tajā kontekstā varbūt likās pat, tad šobrīd pat ar visu pieaugošo cenu atceries, ja cena kopš 24. gada ir pieaugusi par 50%. Akcija ir lētāk novērtēta vairāk nekā 2 reizes nekā tad, kad viņi startēja biržā. No tāda skatu punktu šobrīd akcija izskatās pievilcīgi. Dividendes, šī ir viena arī būtiska nianse, ko es nezinu, vai viņi paši var atrisināt vai nē, bet, piemēram, redzi, šeit mēs skatāmies dividendu ienesīgumu, es šeit redzu, viņi maksā 3% dividendu ienesīgumu. Bet es ar tevi, mēs zinām, ka tā nav. Faktiskais dividendu ienesīgums viņiem ir tuvāk 8%. Bet te sākās izaicinājums ar to, ka tā kā viņi maksā regulāri dividendes, tad
šīs dividendes, šī platformas ir salīdzinoši vai nu pastulbas vai vienkāršotas un tiek izmantots vai nu tur 1 vai 2 dividendžu maksājumu summa, lai saskaitītu tas, kāda ir bijusi pēdējā dividenda, vai vispār tiek izmantot tikai viena pēdējā, lai aprēķinātu dividendžu ienesīgumu. Jo citur pasaulē izmaksā vienreiz gadā dividendes. Ja? Nu, tas, ka vairākas reizes, tas tā. Un, attiecīgi, jā, tad viņiem šis dividendžu ienesīgums faktiski ir tuvāk 8%. Un, no tāda skatu punkta šī akcija tiešām varētu būt interesanta. Bet tas, ko es gribēju teikt, vēl papildus, jā, tad šie iepriekšējie pārdošanas darījumi ir skaidrs, ka šobrīd vairāk to pārdošanu nav. Tagad drīzāk ir pretējais spiediens, ka ir pirkšana. Es esmu dzirdējis viedokļus, kur citi saka to, ka, nu, ja jau viņi tik tālu ir nopirkuši to akciju, tad visticamāk viņi turpinās, kamēr viņi to procesu pabeigs, arī par augstāku cenu. Tas nav mans viedoklis, es vienkārši tādu esmu dzirdējis, ja tāds kaut kur ēterā pastāv, ja. Es nezinu, vai viņiem to vajag, un vai varbūt tieši vajag, lai ir šis uzņēmums biržā, un visi redz šos rādītājus, lai papildus stiprinātu indeksa lomu. Bet šobrīd ar šiem labajiem peļņas rādītājiem viņi būtiski stutē, tā teikt, indekso grupas kopējos peļņas rādītājus. Bet šie te pārdošanas darījumi vēsturiskie, tas nepalīdz Eleving Group. Jo Eleving Group ir tas pats lielākais akcionārs Alpes Capital, un Alpes Capital šogad rudenī beidzas tas loka periods. Un, nu, es domāju, redzot šo, ir pilnīgi normāli uzdot jautājumus, vai atkal nebūs grūdieni zemāk un nebūs pārdošanas. Es nezinu, vai tā būs. Var man teikt, ko grib, bet vēsturiski bija šie te, un tas notika ilgstošu periodu. Investors ir uzmanīgs. Arī ar krietni zemākām cenām nekā IPO, un tāpēc es domāju, tai akcijai tas kaut ko, un tāpēc arī ir varbūt arī pēc šīs te visas savienošanās, kur šobrīd tam pašam Alpes Capital ir gandrīz 30% no indekso, arī tur, es domāju, ir kaut kādas skepses, ir jautājumi, kas tur kā notiks, vai mani mazo akcionāru neapvedīs ap stūri, jo šis kopumā bijusi tāda līdzīga vēsturiskā noskaņojuma to, ka, nu, mani kopumā, nu, es tā kā tā gribēju tajā visā piedalīties, bet, nu, kaut kā mani atkal tur to visā procesā tur izmanto, un es palieku tā teikt dividendes maksā. Dividendes maksā, protams. Nu, varbūt kādam tas ir tāds labs pieturs moments šam visam, jā. Es to varu saprast. You win some, you lose some, kā saka. Bet atgriežoties pie šīs te pamatlietas, nu, kā tas šobrīd izskatās, šobrīd viņiem ir labi finanšu rādītāji. Es pieņemu to, ka īpaši pēc šīs iekļaušanas indekso grupā ir bijis arī uzstādījums to, ka viņiem ir jāstrādā maksimāli efektīvi ar maksimāli lielām peļņas maržām un visu pārējo, tāpēc, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku šo ienākumu līmeni indekso grupas ietvaros, lai viņiem būtu vairāk pašu kapitāls un sektu kopējās grupas izdevumus. Jautājums, vai tas kādā brīdī, nu, pieņemsim, ja tu visu kaut ko mazini, cik tu ieguldi atkal izaugsmē, un vai tas kaut kur neatspēlēsies, pagaidām tas tā neizskatās, viņi efektīvi strādā. Starp citu, viņi paziņoja arī pagājuši gadu, manuprāt, par to, ka Lietuvā viņi Lombardus aizslēdza. Jo, nu, tad secinājums ir tas, ka ar Lombardu biznesā tur nesanāca efektīvi strādāt. Un vispār man ir jautājums tāds, vai Nē, īstenībā tā, ka par Lombardiem arī Latvijā, ja mēs paskatāmies tās finanšu rādītājus, tad Lombardu tas segments, viņš tas diezgan salīdzinoši viņiem finanšu pārskatos ir salīdzinoši stagnējoši. Ja tie patēriņu kreditēšanā tur viņiem ir visu laiku pieaugumi, tad tajā Lombardu ir diezgan tāds stagnējošs, bet mana teorija ir tāda, ka viņi vēl ļoti izmantos šo te tīklu, arī ko tu minēji, cik viņiem ir plašs tīkls pa visu Latviju ar šiem Lombardiem, kuri būs daudz plašāks, visticamāk vai iespējams daudz plašāks finanšu pakalpojumu klāsts, tā skaitā grupas līmenī pārdot indekso bankas pakalpojumus. Tā būs ļoti unikāla priekšrocība salīdzinot ar citiem, kuriem ir palikušas tur 5 vai 10 vai vienalga, cik filiāls pa visu Latviju. Kā saka, indekso proponēja, ka viņiem filiāls nebūs caur šādu interesantu piegājienu, tomēr izrādās, ka būs un 80 gabalu Latvijā. Redzim, viņiem nebūs, bet jā, varētu teikt, mēs digital first, jā, tā kā mēs tā kā, nu, ar vienu ofisu, vai ne? Bet mums ir grupā uzņēmums, ar kuru var, jā. Zini, ko mēs Baltijas akcijas ietvaros varētu atbildēt arī uz pavisam ātru uz vienu skatītāju jautājumu, bet burtiski tiešām minūtes, 2 minūšu laikā, ka ir kompānijas, kuras izlaiž papildus akcijas, kā to darīja Indexo, jā, tātad kotē jaunas akcijas, un vai tas nesanāk tā, ka esošo akciju devalvācija
nu, kā zināt, ka tas atkal nenotiks atkal, un tas taču esošajam akcionāram nav izdevīgi. Tāds ir skatītāju viedoklis. Varbūt var mazliet paskaidrot par to, kas ir jaunās akcijas, kā tiek kotētas un tā. Jā, nu, indekso gadījums vienkārši ļoti spilgti izceļ to, ka bija nepieciešams papildus kapitāls, un tad papildus kapitālu piesaistītu, emitē jaunas akcijas. Un jā, skaidrs, ka tajā brīdī, tad, kad pieauga akciju skaits, tad kopumā, nu, akcionāri, tā teikt, iegūst šo angliski vārds ir dilution, latviski tāds, neskaidrs vai nepatīkams tūkojums atšķaidīšana, ja? Ja es nepiedalos šajā jaunajā akciju piedāvājumā, jā, tad mans īpatsvars kopējo akcionāru struktūrā samazinās. Nu, tad tā ir mana kā akcionāra brīva izvēle, vai es gribu saglabāt savu īpatsvaru. Tas attiecīgi nozīmē to, ka es varu piedalīties šajā piedāvājumā, un parasti, ja man atmiņa nevajag, tad indeksā arī šajos piedāvājumos, man liekas, arī tā arī bija kaut kur iepriekš, ka tie, kas piedalās uz šīm te papildus daļām, kur jau ir akcionāri, tad viņiem garantēja to proporcionālo, nu, ja viņi gribēja piedalīties. Attiecīgi viņi varētu nesaņemt to, viņiem nenotiktu atšķaidīšana, ja viņi piedalītos, ja viņiem tas īpatsvars saglabātos. Bet nu, tas ir jāvērtē atkal citā kontekstā, tādā, ka, nu, ja mēs nepiesaistam kapitālu, vai tas bizness beidzās, vai tas ir labāk, vai tas, ka piesaista kapitālu, jā, ir atšķaidīšana, bet ejam uz priekšu. Un ideālā gadījumā, protams, gribētos tā, ka šis nenotiek, un es pieņemu to, ka daudz mēs, es tā pieņemu, kaut gan es nezinu, ja viņi tik ļoti visu kaut kādas interesantas lietas izdomā indeksā un arī akcionāru līmenī, kā visu kaut ko darīt, ka es negribu izvirzīt prognozes. Nē, es biju iedomājies par Delfinu grupu, nē, es biju domājis par to, ka viņi varētu Zviedrijā no Zviedriju investoriem piesaistīt kapitālu, iet listingu tur darīt, ka es negribu izdarīt prognozes, bet šķietami, ja viņiem uz priekšu rādītāji kļūs aizvien tikai labāk, viņu grupas līmenī strādās ar peļņu, un banka sāks arī sasniegt bezzaudējumu punktu un pēc tam peļņu, tad varbūt šis te pats akciju kapitāls nemaz tik ļoti nav vajadzīgs, nu, izņemot, ja vien nonāk pie ļoti straujas izaugsmes. Ja nonāk punktā, kur ir ļoti strauja izaugsme, tad tas būs vajadzīgs. Jā. Bet tā šķietami, ka varētu uz priekšu to risināt ar subordinētajiem obligāciju piedāvājumiem. Nu, skaidrs. Cerams, ka atbildējām uz šo jautājumu. Atbildējām. Nu, tad pavisam noslēgumā daži droši vien mūsu paziņojumi no mūsu pašu rīkiem, un kur jūs mūs varat sastapt ikdienā. Es pavisam ātri ieskicēšu, kas ir padomā mediānai. Tad mēs atsākam sezonu 14. septembrī. Jau ziņots to, ka raidījums latviešu valodā vairs nebūs, bet būs raidījums angļu valodā, un tas būs par Baltijas uzņēmumiem, Baltijas ekonomiku. Var sakot, nāks klāt arī jaunas rubrikas, kā piemēram tāda savā ziņā tāda interesanta rubrika kā Lifestyle, kur mēs parunāsim arī par to, kur kādus labus izstādes apmeklēt, kur kādā labā restorānā paēst. Var sakot, tas jau arī uzņēmējiem viss interesē un varētu interesēt arī mediānas skatītājs. Tā kā tāds jauns formāts, jauns virziens, jauna, kā saka, tāda jauna deksme tajā visā, un būs pieejams raidījums pirmdienas rītos, agri no rīta, tātad 6-7. Kā es teicu, es gribu, lai darba nedēļu uzsākot, sēžot pie stūres, dodoties uz darbu, šis būtu pirmais, ko jūs ieslēdzat un noklausties, darba nedēļu uzsākot. Un, protams, ka tie, kas būs YouTube sekotāji, arī varēs ieraudzīt dažādas jaunumus, kas mums tur būs, atgriezīsies preses apskats. Tas gan nebūs par starptautisko presi, tas būs par Baltijas biznesa presi, ar domu varbūt ieskicēt vairāk tās tēmas, kas šeit Baltijā mums ir svarīgas tiem cilvēkiem, kas dzīvo ārpusē, kuriem varbūt šeit ir kādas investīcijas, varbūt šeit ir kādi paziņas, draugi, kādas emocionālas saiti ar šo reģionu un tā tālāk. Kas par ir jauns un kas būs jauns tavās apstakā? Prieks dzirdēt, Kristap, ka mediāna atgriežas un jaunā līmenī. Prieks dzirdēt. Klausīsimies pirmdienas rītos. Kas ir jauns apstakā un kas būs jauns? Es neesmu ieplānojis nekā tādu jaunu baigo virzienu, bet tur vienkārši turpinās viss, kas līdz šim ir iesākts, un es pavisam ātri padalīšos ekrāna īsam ieskatam. Tad šodienā, kad mēs rakstām epizodi, ir nopublicēts obligāciju piedāvājuma analīze Tevoks obligācijai.
Vakar vēlā vakarā izsūtīju saviem abonentiem Kalve kofiju pirmā pusgada rezultātu analīzi un pirmā pusgada rezultātu ieskatu, veicot arī alternatīvus aprēķinus. Ar to saprotot ne tikai paļaujoties uz to, kas ir rakstīts preses relīze. Starp citu, te viena lieta gan gribās pateikt. Šī bija, zin kā citas tas preses relīzes, ne, bet biržu paziņojumi uzņēmējiem bieži vien ļoti tehniski neko nepasakot. Nu tā tur vienkārši tikai apgrozījuma dati un tam līdzīgi. Bet Kalve kofija gadījumā es ieraudzīju biržas paziņojumu, kur nebija neviena skaitļa. Ir pielikums, ja? Nu tā kā finanšu pārskats. Bet tajā es neieraudu, ne tur EBITDA, ne apgrozījums, nu tā kā tas nebija. Šis ir jāiet skatīties. Un interesanti bija tas, ka es arī kādā mēdījā redzēju to, ka ir principā ieliktas šie te biržas paziņojumi, bet tikai komentāru veidā. Tā kā, nu labi, jā. Bet es sarēķināju, kā tad viņiem izskatās pa kafejnīcām, kā izstās ceturkšņi pret ceturkšņiem, tur tā jāveic visādas akrobātikas, bet tas ir tas, ko es piedāvāju to savu vērtību. Tur Baltijas dividendžu portfeļu apskatu un vēl viskādas lietas. Vienkārši jāiet uz kaspars.substack.com, viss par Baltijas investīcijām, akcijas, obligāciju analīzes un jāpierakstās. Nedēļa ir pagājusi, mēs esam savu darbiņu arī šajā nedēļā izpildījuši un izdarījuši, lai būtu atkal klāt nākamā piekdiena. Paldies, ka bijāt kopā ar mums šo stundu. Kristaps Pētersons, Kaspars Pēcinieks, tiekamies vēlāk. Atā. Visu labu!